Sveiciens, tautieši! Šodien un pēdējās dažas dienas augustā Latvijā ir bijis ritīgs cepiens. Es domāju, kārtīga vasara. Un tā tam būs būt. Šīs reizes stāsts, protams, ne par vasaru, ne par karstumu, bet par kādu citu, manuprāt, aktuālu tēmu, ko esmu gadiem ilgi pārdomājis un beidzot esmu izlēmis par to runāt. Lai arī vieglāk būtu to pasniegt jums, es sagatavoju to rakstveidā un sagatavoto materiālu jums izlasīšu. Ir kāds jautājums, kas ilgus gadus nedod mieru. Par to ir daudz domāts un ir pienācis laiks, lai par to runātu atklāti. Bieži vien esmu savā pārdomu pasaulē pārcilājis jautājumu par to, kāda ir bijusi un ir baznīcas kā ticīgo kopienas loma Latvijas tās augtās brīvvalsts 30 gadus laikā. Tā kā manas dzīves apmēram 15 gadi ir aizritējuši intensīvās draudzes aktivitātēs un pat daļai dzīves gadi aizvadīti arī sporta pasākumu organizēšanā, tieši baznīcas un Latvijas valsts un visas sabiedrības kontekstā gribu pacelt kādus jautājumus, lai rosinātu diskusiju par to mūsu zemē. Kā jūs domājat, kāpēc Latvijas baznīcas un viņu vadītāji, būdami liecinieki genocīda politikas attīstībai Latvijā, šķiet, izliekas neko neredzam un nedzirdam? Kāpēc mūsu sabiedrībā ir tik izteiktas gļēvulības un iztapības pazīmes sistēmai, kura nestrādā ne tuvu korekti? Pateikšu vienu nelielu baznīcas noslēpumu. Tā ir sava veida, rakstīti, nerakstīta noruna starp Latvijas politiskās varas cilvēkiem un baznīcu apvienībām konfesijām. Esmu vairāk kārt dzirdējis baznīcu līderus sakām, ka šī noruna ir izteikta ar vārdiem: mēs, laicīgā vara, nejauksimies baznīcas lietās, jūs nejaucieties mūsu lietās. Un te nav stāsts par valsts un baznīcu sadarbību, ja neskaita atsevišķus ar tradīcijām un svētku svinēšanu, labdarību saistītus projektus. Te ir stāsts par to, ka jau brīvības pēdiņās pirmsākumos valsts piespiedusi baznīcu vadību turēt muti ciet. Gluži kā čekistu laikos. Un kā zināms, šie laiki Latvijā vēl ar vienu nav beigušies. Tie uzņem apgriezienus. Turklāt veco čekistu sistēmu papildina NATO čekistu sistēma. Un tas jau ir cits stāsts. Lasu tālāk. Baznīcu vadītāji labi zina un atcerās vajāšanu laikus un tālāk svētā miera labad šajos laikos noziedzīgi klusē baidoties izaicināt likteni. Es teju perfekti zinu, ko māca baznīca un kristietība un vairākas citas ticīgo sistēmas, un man nav sveša arī garīgā dimensija tās praktiskajā pusē. Tālāk jautāšu baznīcu līderiem Latvijā. Vai Kristus, kuru jūs teicaties pazīstam un viņa vēstījumu sludinām, atļautos gļēvulību un bezierunu paklausību 4. maija režīmvalsts genocīda politikas uzstādījumiem? Vai kristīgās drosmes, gudrības un bezbailības vietu cīņā par taisnību un godīgu tiesu tagad ieņem gļēvulība, iztapība un liekulība? Kad pienāks svētki valsts vai baznīcas, tad ko dara baznīcas kungi? Vai viņiem ir drosme un sajēga pateikt ko vairāk par tradicionālām runām? Vai baznīcas tēvi spēja runāt ar laicīgo varu, Dieva dotās varas valodā? Vai tikai piekāpības, noziedzīgu kompromisu, gļēvulības un pielaizīšanās kā ausis niezu valodā? Man ir sanācis padzīvot arī savu laiku svešās zemēs. Un jāatzīst, baznīcu vadības morālās stājas pagrimuma problēma ir ne tikai Latvijas problēma. Ticīgie zina vārdus no rakstiem: ja jūs klusēsiet, akmeņi brēks, un daudziem nav sveša šo vārdu jēga un tā konteksts. Padomājiet un aizdomājieties par to paši. Kā gan mūsdienu mācītāji var sludināt ticību, uzticēšanos Dievam, ja paši dzīvo bailēs no politvaras sistēmas sankcijām? Kam gan ir jānotiek, lai baznīcēni atļautos komunicēt ar varu kā līdzīgs pret līdzīgu, godīgi, patiesi un tieši? Latviešu tauta un tautas, kas dzīvo mūsu zemē, ir nospiestas uz ceļiem, svētās pēdiņās, 4. maija režīma genocīda politikas vārdā. Mūsu zeme, te jau viss, kas mēs esam un kas mums ir, pat vēl nedzimušie mūsu bērni ir notirgoti parādu jūgam un vergu liktenim, kamēr tie, kam bija jāveic sava misija, savs uzdevums, ir klusējuši un runājuši vien uz savējiem, kas labprāt viņus uzklausa. Dažkārt pat rodas
kāds nelāks, dīvains iespējas, ka ja pat tiktu valsts varas iedarbināti tādi likumi, kas atstātu vienkāršo sabiedrību pilnīgi beztiesisku, un starp citu tādu jau tagad ir daudz cilvēku Latvijā, baznīcu vadītāji arvien klusētu. Sakiet lūdzu, kāpēc ir tā, ka par sabiedrības interesēm savu balsi paceļ visbiežāk no baznīcu sistēmas aizgājušie vai izraidītie cilvēki, nevis paši to vadītāji, līderi, pauž savu nostāju sabiedriski nozīmīgos jautājumos. Un lai nesaka baznīcas kungi demagoģējot un attaisnojot savu gļēvulību, ka jūsu prioritāte ir garīgas lietas, bet Dievs pārējos sakārtos. Kad atkal un atkal pienāk valsts un baznīcu svētki, tiek runātas saldas un svētsvinīgas runas, tiek atgādināta vēsture, cildināti senie varoņi un tā tālāk, bet tikai mazs informācijas kriksītis tiek atlicināts, lai pieminētu šī laika realitāti. Kur ir baznīcu vadība Latvijā, pasaulē? Kur ir mūsu līderi, kam nav viena alga, kas notiek? Mūsu pašu zemē un citvieta ap mums? Kur ir tie drosmīgie vadītāji, kuri iedvesmotu sabiedrību uz pārmaiņām un kuri atļautos iebilst šī laika Covid vaiprāta politikai? Paskatieties godīgi realitātei acīs, un jūs pamanīsiet, ka šo balsu nemaz nav tik daudz mūsu nelielajā Latvijā. Par nožēlu tas ir tā jāatzīst. Kāpēc? Par sabiedrībai aktuālo pārsvarā runā pēdiņās atkritēji. Vai šajā genocīda politikas laikā vēsturē atkārtojas, ka tautas sargi guļ un izturās tā, it kā būtu piepildīti pašu sludinātie mērķi? Mans šīs reizes pēdējais jautājums baznīcu vadībai Latvijā ir: kam īsti jūs kalpojat, atražodami savu sistēmu, sacīdami, ka kalpojat Dievam un cilvēkiem, bet noziedzīgi klusējat laikā, kad ir vajadzīgas jūsu balsis, drosmīgu vīru un sievu balsis tautā? Kā gribētos cerēt, ka jums nav pa ceļam ar varas sistēmu, par kuru zināt paši teikt, kā rakstīts atklāsmes grāmatā, ka nāks diena, kad tiks iznīcinātas visas valdības un varas, ieskaitot arī 4. māja režīmu. Jūs tajā galā to dzirdējāt. Ņemiet to vērā. Mācītāji kungi, jūs paši no kanceles sludinat vārdus, ka lielo notikumu priekšvakarā baznīcu sistēma līdzināsies Laodiķejas draudzes bezrūpīgajam, ne karsts, ne augsts stāvoklim. Tad nu sakiet, kādēļ pati baznīca, kas aicina citus atgriezties no grēkiem, pati sevi nemāca un acīm redzami dodas pretī savai bojājējai? Nepārprotiet, ne draudze, bet baznīca un baznīcas. Vai baznīcas kungi, jums liekas, ka manis sacītā avots ir baznīcas terminoloģijā runājot brāļu apsūdzētāja gars? Man nav nekādu šaubu, ka dažam labam gļēvulības un baiļu gars būs piespēlējis arī šādu pēdiņās garīgu atklāsmi, lai attaisnotu savu ne karsts, ne augsts stāvokli. Un visbeidzot, pieminēšu to, ko zina katrs, kam ticības lietas praksē nav svešas. Ir rakstīts: Dievam ir vairāk jāklausa nekā cilvēkiem, un šis laiks, kad pieaug globālās varas visatļautības un korupcijā balstītajai politikai, nāks cilvēki, kas stāsies jūsu vietā, un ja jūs klusēsiet, akmeņi brēks. Šis mans vēstījums daļai sabiedrības var būt mazāk saprotams atsevišķas specifiskās terminoloģijas un ticības tekstu dēļ, taču kas ir pateikts, ir pateikts. Diemžēl kristīgā mūsdienu baznīca pašapmierinātībā guļ. Tā tam nevajadzētu būt. Ko jūs par to domājat? Kas notiek Latvijā? Un kāpēc tā vara, kura vēsturiski ir bijusi aktīva, pat agresīva, šajā brīdī un situācijā, kad ir redzama klaja netaisnība visapkārt, atļaujas noziedzīgu klusēšanu? Dariet zināmu savu viedokli komentāros. Paldies, ka uzklausījāt, un līdz citai reizei. Esam stipri!